Tā tauta Latvijā, no rekur zārciņi piestiguši. Reku man ir zārciņš sagatavots priekš pentakostiem, kā es teicu, rekur sniedziņš iekšā, neuzliku vāku, reku ritenīši galā pieskrūvēti, reku vāks apsticis. Tā kā, ko es gribēju ierakstīt kādu video tauta Latvijā, Ķekavas vasaras svētku draudze vai kaut kāda Jēzus vēstniecība vai Nils Vēbers. Un atkal kārtējie sātanisti, es viņus jau kādu gadu jau jums stāstu. Nu, redziet, kā ir, varbūt video, lai nebūtu šobrīd garš, jo man mazliet ir problēmas ielikt video kanālā Darbnīca un parādīsies kāda iespēja. Es ielikšu tur kaut ko garāku, bet šobrīd šītajā Pagano kanālā zēni gribu ielikt par šitiem te. Viņi taču sūta kaut kāds Polageta, kaut kāds šitas, es aizmirsu tur to Džeku, kurš Rīgā it kā vienu dienu ar te redzēju, krieviski sludināja un kaut kāds uz angļu valodu tulkoja. Un izrādās visticamāk, viņš ir no tās Ķekavas draudzes cilvēks, cik es saprotu, nav latviešu tautības, loģiski kaut kāds uzvārds interesants un kas notiek, ja, sludina Rīgā kaut ko ielās, es pa viņu jau biju uztaisījis, man liekas, viņš nav no Ukrainas, jo kanālā Darbnīca pirms dažiem mēnešiem es biju ielicis riktīgi 2 video par viņu, kur es tur iegāju iekšā un uztaisīju pa viņu, ka viņš ir falšais un ka viņš tur nestāsta pareizi evaņģēliju cilvēkiem vai nekā tur. Nu, bija video, negribu atkārtoties, bet kuri bēda, kāpēc tagad ātri sepu video tauta Latvijā. Tur rakstīts atkal sludina Rīgas ielās. Bet iedomājieties, kāds tas Nils Vēbers ir akls stulbenis no evaņģēlija. Piedodiet, neapvainojieties, jo es, kā es teicu, es centīšos neteikt niknos rupjākos kaut kādus tādus vārdus, ar kuriem es tiešām šad tad mētājos, jo tāpēc, kad nu, tāds izmisums, kā es teicu, es gribu vienā dienā izmainīt pasauli, no apmēram kaut kā tā ir, vai ne, nu, kur tas viss man rodās, kad es kā cilvēks, nu, nosauksim tā ģelavojs, ja tā var teikt, ja. Pastieties titulu lapā video, tur ir rakstīts tā, neatlaidība, spītība mani virza, ja, un es tur teicu, pasaki man tikai nē, un es nakts laikā tur to un to izdarīšu, ja. Jums jāsaprot, ka es esmu cilvēks, kurš grib rezultātu ātri, bez ākstīšanās, bez bakstīšanās, ja, jo rītdiena tev nepieder, to nedzīvos šeit mūžīgi, ja, un jādara, jeb jāmaina, lietas ir ātri, quickly, very fast, kā angļi saka, ja, un tāpēc, ka es ieraugu visu šito lēnos divplākšķus Talbergus, ja, saprotiet, un pārējos visus, kas knapi var muti atvērt un kaut ko ja, pakluso atkal novaukšķina un beidzās raidījums un aiziet tālāk un nāk nākošais vāvulētājs. Un kas Latvijā mainās? Nekās Gejs, Rinkēvičs, Sodomists, mutītēņem, aizvaigaņem, sūkā, anālā atverējiet citiem, citi nāk pie viņa. Visas geju darbības turpinās. Un tāpēc šis Nils Vēbers no Ķekavas, ja, kurš jā arī ir atbildīgs par šo ielas sludinātāju, ja, tad ko es gribēju teikt, kad atkal viņi ir aklie stulbeņi, ja, kad iedomājieties Sodomists, tev pils, ja, tev ir jāiet pie pils, pie prezidenta pils, jāpasludina evaņģēlijs, lai noņemtu Latvijai lāstu, ja. Ja agrāk kaut kādi cilvēki brauca pie vārdotājiem, nezinu, pie Elejas tantes vai pie Vangas brauca, ja, lai noņemtu lāstu, tad tagad Latvijai šis lāsts ir no Rinkēviča dēļ, un ticīgie ir pilnīgi 200%, 500 miljonus % vainīgi, ka tā ir noticis, un pat, ja kāds teiks, nu mēs jau tur nekā nē, tad jautājums tad, kad tas notika, ko tu darīji? Ko tu darīji baptist, ko tu darīji pentakost, ko tu darīji dļinnīhvost, ja? Un kādi šitie visi ūķīši un kambarīši, kad katoļi viņu pieņēma aglonā, deva savu svētību, ja? Nu, tas ir cits stāsts. Es vakar atkal no Marka Incenberga uzzināju, ja, ka visus šitos pasaules prezidentus, ja, pieņem un atbalsta un jābrauc atskaitīties pie šitiem visiem satanistiem, masonistiem, katoļiem, ja, tad viņi ir, protams, Dievs valda pār visu, ja, bet uz šīs zemes, kā jūs redziet, masoni, katoļi, satanisti, visi šie sātana kalpi, ja, jo neviens prezidents nedrīkst būt ievēlēts vai nevar sākties amatā, kamēr neaizbrauc pie viņiem, paspiest roku, vizīte, blā, blā, tas ir garīgs jautājums, bet labi, un tāpēc tāds Nils Vēbers nožēlojams,
es nezinu, kāds viņš ir mācītājs, tas ir jāapšauba, vai viņš ir piedzimis no augšienes. Ja viņš redz, ka viņam tur burtiski blakus aiz stūra šmokstina viens, kā saka, saprotiet, ko Riņkevičs dara šmokstinot, ja, ko viņš šmokstina, sūkā to tur, ja, krāniņu. Tad mierīgi Vēbers blakus istabā, ko Vēbers dara blakus istabā, ja, retorisks jautājums, tāpēc tauta Latvijā ir jāaiziet, jāatgriež, prezidents ir jāsludina pie pils, nevis kaut kādā tur laukumā pie dzelzceļa stacijas vai kur, ja, tauta Latvijā lāsts ir pār Latviju, un kamēr ticīgie to nesapratīs, jo es visos 1900 video 3 gadu garumā praktiski 2 valodās, pat arī angliski, un man liekas, lietuviski arī es tur stāstīju, kad mūsu prezidentas piderasas, ir man arī lietuviski, to es 4 valodās cenšos sludināt, visiem, modināt, modināt, sludināt, un tauta Latvijā neviens neko nesaredz, un es brīnos par to, ka es varu būt šajā jautājumā praktiski viens, bet atkal veco derību paskatāmies, tur tā bija visa tauta, vadītāji, vadoņi, visi bija akli, sekli un grēkos krituši un to visu neredzēja, kā dzīvo, nāca kaut kādi tur pravieši, kurus Dievs speciāli cēla sūtīja, lai atnāktu pateiktu, kaut kā tā tauta Latvijā cepos un par to runāšu, kamēr Dievs dos dzīvot, bet Nils Vēbers ir akls, sekls, kā Bībeles, kā Mateja, kurā evaņģēlijā aklais stulbenis, jo viņš nesaprot, ka viņš dzīvo Sodomijā, Sodomā, Gomorā, un Dievam pār Latviju ir plāns viņu iznīcināt. Vot tāda Nila Vēbera dēļ arī, Ozoliņkeviču dēļ, Glešku dēļ, jo tie, kas klusē un neaiziet, neatgriež, nenoņem no savas valsts lāstu, tie arī aizies bojā. Jūs saņemsiet to, jo jūs saņemsiet, tu nevari dzīvot. Jebkurš, kas šodien mani dzird, ja tu dzīvo Latvijā, Sodomijā, Riņkevičs ir šis sodomists vadonis galva, tu nevari būt nesvētīgs, ne arī tu labu galu ņemsi. Tu neņemsi labu galu saskaņā ar to, ka tu neko tu redzi, tu zini, un ko tu dari? Neko. Tad Dievs sodīs. Tā kā tauta Latvijā karš, bats, nelaime, iekarrošana, uzbrukums, nelaimes, asinis, nāve un iznīcība ir pār Latviju šobrīd. Kad atgriezīsiet prezidentu, Dievs to noņems.